projekts paredz rekonstruēt kanalizācijas kolektoru visam kvartālam. Arī uzbūvēt sūkņu, pārsūkņošanu, ja, lai nodrošinātu, faktiski te ir jauna kanalizācijas tīkla būs, ja, tad cilvēkiem vismaz viņi būs nodrošināti no normālas kanalizācijas notiek ūdeņi noplūšana. Šeit mēs arī redzam, ja, šeit šī ietva ir noasfaltēta, bet blakus bija jātājas Liepājas ūdenim izvads. Ja, un projekts arī pārēdz, ka šo ietvu daļu neaiztiek viņi. Ja. Bet dabā mēs redzam, kā konkrēti darbi tika izpildīti. Ja runāsim tā barbariski, un jaunais asfalts ir uzvalkts. Otrs ir tas, jā, ir saskaņā ar saistošiem noteikumiem. Ietvas, kas ir uzlikts jauns asfalts, 3 gadi, nedrīkst viņu aiztikt. Jā. Izņemot gadījumus, kas ir atrunāti, ko pašvaldība var lemt. Jā. Tad šeit vārds, protams, komunālajai pārvaldei. Jā. Tā arī ir noticis, nav tāda rakstiska vienošanās ar Liepājas ūdeni. Bet tajā posmā, ka šobrīd tur nav izbūvēta Šķēdes ielā ietuva, kas ir aiziet līdz Piltenes ielai tālāk. Tajā posmā arī tie darbi netika veikti tieši tāpēc, ka tur arī ieslēpājas ūdens. Un tas arī bija kā tas posms, pa kuru vienojās, jo tajā vietā arī ūdensvads iet pa ietuvas zonu. Un tāpēc arī tur netika būvēts, pieļauju iespēju, ka arī būtu tajā brīdī varot visu tā Šķēdes ielas ietuvas taisīt. Tas, kas šobrīd ir noticis tajā posmā, kur ietuvi gan arī puses ir jau nograuta. Tas ir vairāk kā Liepājas ūdens jautājums par to, kāpēc tie darbi beigās ir nonākuši tik tālu, ka tā ietuva bija jānograuj. Jo viņa projektā bija paredzēts, ka tā ūdens trasa iet gar trotuāru. Bet, pieļauju viņu domu, ka varbūt topogrāfijā kādu kļūdu, darbu tehnoloģiski neiespējams veikt, un varbūt tieši tāpēc arī tur ir tā sanācis, ka viņi ir. Sākotnēji tad tajos posmos, kur šobrīd ir jaunais asfalts sabojāts, sākotnēji tad tur nebija plānots tos ūdens darbus veikt? Bija plānots varbūt tik daudz, ka varbūt kāda neliela pieslēgšanās kaut kur mazliet bojāt asfaltu, protams, pēc tam viņi arī savedot kārtībā tā, kā mēs esam sataisījuši. Bet tajā, kur ir tas lielākā daļa šobrīd nograut, tas, protams, tā nebija paredzēts, un tur nebija paredzēts, ka Liepājas ūdens raksīs. Es domāju, ka tie darbi bija sen ieplānoti darīt, bet kaut kāds darbs vienkārši citas institūcijas pasteidzās izpildīt ātrāk. Vienkārši, kurš izdarīja ko ātrāk, un to jau uz doto brīdi tā grūti spriest, kad izmeklēšana neattaisīja, kurš tur vainīgs un kāpēc tā esam nākus tā situācija. Kas atjaunos to sabojāto trotuāru tajā vietā? Viennozīmīgi ir droši vien tie, kas šos darbus arī ir paveikuši, darbus vai nedarbus ar savu kā gribam. Jā, tas ir Liepājas ūdens, un droši vien ciešā sadarbībā ar pilsētas būvinspekciju, cik lielā apjomā tas ir saistošie noteikumi pilsētas un tādā veidā. Pēc remonta darba pabeigšanas, ka mēs sakārtosim tās ietuvas, bojātās daļas varētu tiek no ceļa. Tādā stāvoklī kādam nav jau. Labi, saprotu, to brīdi tur kaut kāds nepatīkams, tur, varat teikt, nepatīkam starpgadījumi, tur kaut kurā, kad kaut ko apmals vairāk ielās, citām vietām mazāk, bet mēs viņus atjaunosim visu vienādu. Tas projekts ir bijis ieplānots iepriekš, kā mēs esam to konkursu īmējuši, kādā prasībām tā arī būs. Spildes piemērs ir viens no objektiem, ko mēs esam nobeiguši, tas ir Kalpaka ielas posms, ko mēs esam atjaunojuši. Atjaunojuši īstenībā esam vairāk nekā projektām bija paredzēts, jo tā kā projektām bija paredzēts, tur bija daļa tikai jāatjauno. Mēs redzējām, ka tā situācija, ja mēs atjaunosim daļai, tad nebūs pavisam pareizi un neizskatīsies ne pēc kā. Mēs savu kvalitāti saglabāt un parādīt, ka mēs varam izdarīt labi. Mēs atjaunojam vairāk nekā bija paredzēts.